Sapinušās tauves velk zvejas traļeri Antares, liekot tam sasvērties uz labā borta un apgāzties. Zemūdene velk apgāzto traļeri pūdens virsmu, līdz tā ievelk Antares zemūdens un tauves pārtrūkst. Klaidas līcis Rietumskotijā kādreiz bija populārs zvejas rajons, kas bija pazīstams ar bagātīgo jūras dzīvi. Galu galā rūpnieciskā traļošana tika aizliegta, jo galvenās zivju populācijas sabruka, bet pirms tam šajos ūdeņos darbojās no 80 līdz 100 traļeriem, parasti nelieli kuģi, kuru garums bija no 10 līdz 21 metram. Šie kuģi zvejoja zivis, kas dzīvoja netālu no jūras gultnes, piemēram, mēncas, pikšas, baudzivis un pollakus. Zvejas kuģis Antares, kas tika uzbūvēts 1965. gadā un bāzējās Karadēlā, bija viens no šiem traļeriem. Tas bija koka ar pakaļgala tipa traleris ar 4 cilvēku apkalpi, nedaudz vairāk nekā 17 metrus garš un apmēram 3 metrus plats, spējīgs sasniegt līdz 8 mezgliem lielu ātrumu. 1990. gada novembrī Antares tika sagatavots pelaģiskajai jeb vidējā ūdens slāņa traļošanai. Zveja Klaidas līcī bija ienesīga, bet bīstama, ar dziļiem ūdeņiem, spēcīgām straumēm un viltīgām paisuma un bēgumu plūsmām, kas prasa rūpīgu navigāciju. Tā bija arī svarīga teritorija Lielbritānijas jūras spēkiem. Viņa majestātes jūras spēku bāze Klaida Fastlēnas pilsētā pie Gēras līča bija nozīmīga karaliskās jūras spēku bāze un Lielbritānijas kodolzemūdeņu flotes centrs, tostarp dažas bija bruņotas ar Trident raķetēm. Bāzē atradās vairāki gan kodolzemūdeņu, gan dīzeļzemūdeņu eskadras. Viena no tām bija Trafalgāras klases triecienzemūdene, HMS Trenčenta, kurai bija 120 cilvēku apkalpe. Trenčenta bija ar kodolenerģiju darbināma zemūdene, 82 metrus gara, 9 metrus plata, ieskaitot vadības spārnus, un 15 metrus dziļa no komantorņa augšas līdz ķīlim. 12. novembrī 1990. gadā HMS Trenčenta atstāja Klaidas zemūdeņu bāzi Fastlēnas pilsētā, lai kalpotu kā mācību kuģis 6 virsnieku kursantiem, kuri apgūst zemūdeņu komandēšanas kursu. Šis kurs, pazīstams kā Perisher kurss, ir jūras spēku grūtākais pārbaudījums, lai noteiktu, vai virsnieki ir piemēroti zemūdens komandēšanai. Pirms katra vingrinājuma Trenčents kapteinis nodod vadību kursa komandierim, kurš sauc par skolotāju, un pēc tam skolotājs nodod vadību pārbaudāmajam studentam. Katras mācību nodarbības laikā students veic visus komandiera pienākumus, kamēr instruktors vēro. 17. novembrī pēc pirmās apmācību fāzes pabeigšanas starp Skotiju un Fēru salām Trenčenta ieiet Klaidas līcī, lai sāktu piekrastes fāzi ar 4 atlikušajiem kandidātiem. Svētdienas vakarā, 18. novembrī, traļeris Antares iziet no Karadēlas, lai zvejotu dziļajā grāvī Būtas šaurumā, ziemeļaustrumos no Aranas salas. Ekipāža parasti zvejo no pirmdienas līdz ceturtdienai un nedēļas nogalēs atgriežas mājās, ievērojot Skotijas administrācijas noteikumu, kas aizliedz zveju lejas Klaidā no 6 vakarā līdz 12 naktī svētdienās. Būtas šaurums bija rosīga zvejas zona. Antares piepilda savu kravas nodalījumu un dodas uz plostiem ziemeļaustrumos no zvejas rajona, lai izkrautu savu lomu. 21. novembra 17:30 Antares atstāja Larksu un dodas atpakaļ uz Būtas šaurumu. 6 vakarā Hunterstones kanālā uz dienvidiem no Larksas Trenčants veic mācību vingrinājumu, kurā pārbaudāmais students darbojas kā dežūrkapteinis. Studentu uzdevums ir simulēta mīnu izlikšanas operācija pret virszemes kuģi HMS Karibdis. Tajā pašā laikā Antares sasniedz dziļo grāvi Būtas šaurumā, kur jau zvejo 2 citi traļi – Heroine un Hercules III. Antares ieiet grāvja dienvidu galā, izmet tīklu uz dienvidu austrumiem no Heroine un sāk vilkt to ziemeļrietumu virzienā. Antares izmanto lielu vidējā ūdens slāņa traļtīklu, ko velk 2 gari tērauda troses, ko sauc par velkamajām trosēm, lai noķertu zivju barus, piemēram, mēncas un merlangus. Katra velkamā trose ir tērauda trose, gandrīz 500 metrus gara, kas iet no klāja vinčām caur skriemeļiem vai balstiem abās pakaļgala pusēs. Tās ir atzīmētas ik pēc 45 metriem, lai kapteinis varētu noteikt, cik daudz troses ir izlaists, atkarībā no dziļuma. Katra velkamā trose ir piestiprināta pie smagas taisnstūrveida traļa durvīm, jeb otterboard, kas notur tīklu atvērtu horizontāli.
Tīkla augšdaļa ir platāka nekā gals, tādējādi zivis tiek ievirzītas tīkla astē. Velkot ar ātrumu no 3 līdz 5 mezgliem, pretestība rada vairākas tonnas vilkmes, kas tiek sadalītas starp velkamajām trosēm un traja durvīm. Kapteinis kontrolē dziļumu un tīkla atvērumu, izmantojot hidraulisko vinču, lai vienmērīgi ievilktu vai atlaistu abas troses. Antārēs ir aprīkots ar centrālu pakaļgala kronšteinu, kas uzņem visu vilkmes slodzi, nevis vinča, tādējādi samazinot slodzi uz aprīkojumu. Sistēma darbojas kā liels zemūdens izpletnis, kuru atver tērauda troses un traļa durvis, kad tas pārvietojas pa vidējo ūdens slāni. Vilkšanas laikā Antares kapteinis sarunājas ar heroīna kapteini pa VHF radio, sakot, ka vilks uz ziemeļiem, tad pagriezīsies galā un dosies lejā gulēt, kamēr viens no pārējiem apkalpes locekļiem pārņems vadību. Pelāģiskie traļotāji Butas šaurumā parasti velk trali augšup un lejup pa grāvi, pagriežoties tikai maršruta ziemeļu un dienvidu galos. Lai pagrieztos, kapteinis vispirms palielina āstrumu līdz pilnai gaitai uz priekšu, kas paceļ tīklu no jūras gultnes. Pēc tam viņš pagriež kuģi strauji 90 grādu leņķī, un tur šo kursu līdz trosē zudusī spriedze tiek atjaunota, un tralēšanas aprīkojumā atkal parādās saspringzinājums. Pirmā pagrieziena daļa aizņem apmēram 4 minūtes. Pēc tam viņš veic vēl vienu 45 grādu pagriezienu, tur šo virzienu, līdz aprīkojums atkal saspringst, un tad veic pēdējo 45 grādu pagriezienu, lai pabeigtu 180 grādu U veida pagriezienu. Pilns pagrieziens no sākuma līdz beigām aizņem apmēram 15 minūtes. Pagriežoties pa labi uz labordas pusi, abi troses tiek cieši nostiepti pāri labordas aizmugurei. Ārējā trose, kas šajā gadījumā ir kreisā borta trose, uzņem lielāku slodzi, un tās traļa durvis paceļās augstāk ūdenī. Tāpēc kreisā borta trose atrodas augstāk nekā labā borta trose, gandrīz kā lidmašīna, kas sasvarās pa labi. Pagrieziena laikā tīkls sašaurinās, abas troses pietuvojas vienotrai, tāpēc apkalpe rūpīgi vēro, lai tās nekrustotos. Traļkuģis ir visneaizsargātākais tieši pagrieziena laikā, tāpēc stūrmanis paliek uz tiltiņa, lai pagrieziena gaitā varētu pielāgot kursu. Aptuveni 22:30 apkalpes loceklis pie stūres piezvan savai sievai, lai pateiktu, ka viņi atrodas aiz Āranas salas un ka viņš pamodinās kapteini 2:30 no rīta. Visi 3 traļkuģi turpina zvejot visu nakti, vairs nesazinoties par rāciju. Hunterstones kanālā zemūdene Trenčenta pabeidz mīnu izlikšanas vingrinājumu un dodas uz dienvidiem, lai fregate Haribda varētu meklēt zemūdeni un lai Trenčenta varētu praktizēt izvairīšanās manevrus. Šajā posmā bieži tiek mainīts kurss un ātrums, lai izvairītos no atklāšanas un atrastu iespēju uzbrukt Haribdai. 22. novembra vienos naktī zemūdenes komandas centrā notiek sārdzes maiņa, taču tas pats students paliek dežūrkapteiņa amatā. 1:31 naktī Trenčents paceļas līdz periskopa dziļumam, lai atrastu Haribdu simulētam uzbrukumam. Students dežūrkapteinis skatās caur periskopu un virspusē redz tikai fregati. Tad zemūdene atkal ienirst. Sonārs ir galvenais veids, kā zemūdens atklāja citus kuģus. Tas darbojas 2 režīmos – aktīvajā un pasīvajā. Aktīvajā režīmā zemūdene izsūta skaņas impulsus, kas atsītas pret objektiem un atgriežas kā atbalsis, parādot to atrašanās vietu. Pasīvajā režīmā, kas vienmēr ir ieslēgts, zemūdene klausās citu kuģu radītās skaņas. Pēc skaņas virziena un frekvences apmācīti sonāra operatori var noteikt kuģa tipu un attālumu līdz zemūdenei. Lielākā daļa virzemes kuģu trokšņa rodas no dzenskrūves. Lieliem kuģiem ir lēnākas dzenskrūves, mazākiem ātrākas. Pat stāvošu kuģi dažkārt var dzirdēt zem ūdens līnijas, ja uz klāja darbojas mehānismi, taču klusu kuģi vai objektu ar pasīvo sonāru nevar noteikt. Trenčens ir aprīkots ar vairākām sonāra sistēmām, lai uztvertu troksni, pārtvertu kuģu un zemūdeņu raidījumus, kā arī uztvertu citu kara kuģu aktīvā sonāra signālus. Pulkstā 1:58 naktī Trenčenta sonārs uztver tuvu kontaktu aptuveni 350 metru attālumā, kamēr zemūdene veic 180 grādu pagriezienu pa kreisi, tas ir uz kreiso bortu.
Tieši pirms 2 naktī instruktors beidz vingrinājumu, kad Trenčens stabili tur 150 grādu kursu, pārvietojas ar ātrumu 6 mezgli un atrodas 60 metru dziļumā. Kad vingrinājums ir beidzies, Karibdis pagriežas uz ziemeļrietumiem, virzienā uz Āranas šaurumu, lai satiktu citu zemūdeni, HMS Oteru, kas veic līdzīgus treniņus tālāk uz ziemeļiem. Instruktors saka dežūrējošajam kapteinim palikt šajā rajonā un sagatavoties nodot komandu nākamajam studentam, lai viņš varētu sākt savu vingrinājumu no šīs pozīcijas. Pēc tam instruktors atstāja vadības telpu, lai pārunātu vingrinājumu ar kapteini virsnieku salonā. 2:04 no rīta dežūrējošais kapteinis pagriežas pa labi uz labo bortu, un 2:09 no rīta Trenčants kuģo pēc kompasa kursa 315 grādu, joprojām ar ātrumu 6 mezgli un 60 metru dziļumā. Minūti vēlāk uz sonāra parādās 4 kontakti. Trenčanta pasīvais sonārs uztver 4 kontaktus. Kontakts M01 tiek identificēts kā karakuģis Karibdis, kas attālinās. Kontakti 03 un 05 tiek klasificēti kā zvejaskuģi, savukārt kontakts 45 ir reģistrēts kā piekrastes kravas kuģis, bet tas varētu būt arī zvejaskuģis. Uz ūdens virsmas Karibdis novērotāji redz 2 zvejas traleres, kas paiet viens otram garām. Heroin velk uz ziemeļrietumiem, bet Antares velk uz dienvidaustrumiem, aptuveni 370 metru attālumā viens no otra, paiet garām ar kreisajiem bortiem. Sonāra operators ziņo: kontakts 05 pa kreiso priekšgalu, virziens 304 grādi. Tas nozīmē, ka zvejas kuģis parādās tieši priekšā, zemūdens kreisajā pusē. Ko sonāra operators nezina, ir tas, ka skaņas avots nav viens, bet gan 2 kuģi – Antares un Heroin. To virziens pārklājas pasīvajā sonārā. Tā kā pasīvais sonārs nenosaka attālumu, abi zvejas traleri izskatās kā viens un atrodas aptuveni vienā virzienā. 2:13 no rīta sonāra operators ziņo par kontaktu 05 kā trokšņainu mērķi ar nemainīgu virzienu. Nemainīgs virziens nozīmē, ka virziens no zemūdens nemainās. Kuģis varētu doties paralēlā kursā ar zemūdeņu. Tā attālums varētu palielināties vai samazināties. Nemainīgs virziens neļauj zemūdens apkalpei veikt attāluma aprēķinu. Viņi nevar noteikt, cik tālu atrodas kuģis. Lai aprēķinātu attālumu, viņiem ir noteikti rīkojumi, kas prasa veikt attāluma noteikšanas manevru. Viņiem jāmaina kurs vai ātrums, lai piespiestu virzienu mainīties, bet viņi nemaina ne kursu, ne ātrumu. 2:16 no rīta tiek ziņots, ka kontakts 05 atrodas uz 306 grādu virziena, lēnām pārvietojas pa labi un uz trokšņu mērītāja rāda 35 decibelus. Tajā brīdī Antares veic ierasto pagriezienu uz savas vilkšanas dienvidu galu, palielinot ātrumu, lai paceltu tīklu. 2:17 no rīta kontakta 05 virziens mainās no 306 grādiem uz 322 grādiem. Tas kļūst skaļāks, un sonāra operators ziņo, ka tas strauji pārvietojas pa labi. Kamēr dežurējošais kapteinis nodod maiņu nākamajam studentam, kurš viņu nomainīs, viņš reaģē uz sonāra ziņojumiem par tuvu kontaktu labajā pusē un dod pavēli stūri 15 grādus pa kreisi, pagriežoties pa kreisi. Pēc tam viņš palielina šo pagriezienu līdz 30 grādiem. 2:18 no rīta Trenčants ar kursu 300 grādi pēc kompasa un kontakts 05 ar kursu 355 grādi pēc kompasa paiet viens otram garām ar minimālo attālumu uz virsmas apmēram 180 metri. Uz virsmas heroīnas dežurants redz, kā Antares pagriežas pa labi uz lababortu, lai sāktu vēl vienu ziemeļrietumu vilkšanu. Tad viņš pievērš uzmanību Herkulesam 3, kas velk uz dienvidaustrumiem. Viņa priekšā dežūrējošais kapteinis uz Trenčanta dod pavēli jaunam kursam 260 grādi. 45 sekundes vēlāk Trenčanta vadības telpā virsnieki un apkalpe dzird metāla daudzīšanos un skrāpēšanos, kad zemūdeni saduras ar Antares, trali, traļu trosēm un izkliedētāju aprīkojumu. Vispirms pieskaras vaļīgā labā borta trose pa labi. Pēc tam cieši nostieptā kreisā borta trose pa kreisi, kas aizķeras pie Trenčanta labās puses un iesprūst zem paristoma pamatnes plāksnes, kas ir neliels sonāra korpuss priekšā spurai. Dažu sekundžu laikā sapinušās troses parauj Antares pa labi, apgāžot to otrādi. Jūras ūdens ātri ieplūst caur atvērto labo stūres mājiņas logu.
Trenčants velk apgāzto trauleru pa ūdens virsmu, līdz tas tiek ievilkts zem ūdens un troses pārtrūkst. Antāres atkal parādās uz ūdens virsmas, apgāzts, redzam tikai priekšgala daļa. Sonāra operators nekavējoties ziņo, ka visticamāk ir aizķēries traļa tīkls. Dežūra kapteinis dod pavēli apturēt dzinējus. Sadursmes brīdī navigācijas virsnieks atzīmē Trenčanta atrašanās vietu – 55 grādi, 39 minūtes un 5 sekundes ziemeļu platuma, 5 grādi, 3 minūtes un 3 sekundes rietumu garuma, ar aptuveno kursu starp 285 un 289 grādiem. Dežūrvirsnieks dod pavēli apkalpei sagatavoties atgriezties periskopa dziļumā, kas uzsāk standarta rīcības procedūru apkalpei. Visi nostiprinās savās vietās un gaida norādījumus. 45 sekundes pēc sadursmes instruktors un Trenčanta kapteinis ienāk vadības telpā, izdziedot troksni, un navigācijas virsnieks viņus informē par situāciju. Pēc ātras situācijas novērtēšanas 2:22 no rīta instruktors pārņem vadību no dežūra kapteiņa un dod pavēli lēni virzīties uz priekšu ar 5 mezgliem un stūri 30 grādus pa kreisi, kas noved Trenčantu uz kursu 090 grādi. Šajā laikā zemūdeni paceļās līdz 37 metru dziļumam. Instruktors atliek iznākšanu uz virsmas, līdz ir pārliecināts, ka virs viņiem nav neviena virszemes kuģa. Ekipāža pārbauda, vai nav virszemes kontaktu un mēģina atkal atrast kontaktu 05, taču viņi to neredz savā sonarā. Pirms Trenčants nostājas uz kursa 090 grādi, operators pie zemūdens telefona uztver skaņu, ko raksturo kā jūras traucējumu, kam seko īsa propelleru uzgriešanās gaudošana, kas ilgst tikai 5 vai 6 sekundes. Tas ir Antares grimšanas troksnis. 2:39 no rīta, pēc tam, kad ir izvairījusies no iespējamiem virszemes kontaktiem, Trenčants paceļās līdz periskopa dziļumam. Instruktors pārskata apkārtni un redz 2 zvejas kuģus tuvu viens otram – Heroine un Hercules 3, bet nekādu citu tuvāku kontaktu ar zemūdeni nav. Viņi paceļ savu radiomastu un sazinās ar Karibdi, lai noskaidrotu, vai kāds no zvejas kuģiem ir ziņojis par problēmām. Karibde atbild, ka viņi nav dzirdējuši neko neparastu. Tad instruktors nodod vadību atpakaļ Trenčanta kapteinim, lai pabeigtu iznirst. Uz ūdens virsmas zvejas kuģa Heroīna sardzes vīrs un Hercules 3 kapteinis sarunājas pa VHF. Viņi neredz Antares gaismu, kā arī neredz kuģi savā radarā. Viņi pieņem, ka tas ir pārvietojies uz dienvidiem ārpus šīs zonas un turpina zvejot. Laika apstākļi ir mierīgi, ar vieglu, mainīgu vēju, skaidrām debesīm un redzamību apmēram 7 jūras jūdzes. Jūras temperatūra ir apmēram 11 grādi pēc Celsija, un gaisa temperatūra ir ap 6 grādiem pēc Celsija. Šajā apgabalā nav nozīmīga spaisuma un bēguma straumes. 2:52 no rīta. Kapteiņa vadībā Trenčants iznirst virs ūdens. Apkalpe pārbauda kuģi un atrod vadu ar ķēdes posmu, kas aptīts ap zemūdenes Parīzes kupolu. Vads stiepjās no labā borta puses, kur ķēde ir iestrādāta kupola stikla šķiedras pastiprinātajā plastikātā. Tas apvīs ap kupolu priekšu, iegrimst ūdenī kreisajā pusē un zem lielas spriedzes stiepjas atpakaļ. Trenčanta apkalpe izmanto stiepļu grieznes. Lielākā daļa vada un tīkla tiek nogriezti un nokrīt uz jūras gultnes. Atlikušais vads un ķēde tiek paturēti kā pierādījumi. Instruktors vēlreiz sazinās ar Karibdi, lai pajautātu, vai tika redzēts vai dzirdēts kas neparasts. Atbilde ir noliedzoša. Pēc tam viņš pārraida ziņojumu pa VHF 16. kanālā un citos kanālos, uzrunājot 2 zvejas kuģus, kurus iepriekš redzēja uz dienvidiem no Kumbresas. Heroīnas dežurants dzird šo izsaukumu, bet to ignorē, pieņemot, ka tas domāts citiem kuģiem, jo Heroīna jau atrodas uz ziemeļiem no Kumbresas. Aptuveni 3:15 no rīta, kad radio nav dzirdēts nekas jauns, instruktors ziņo par notikušo Fastlane operāciju telpai. Viņš viņiem paziņo, ka Trenčants sadūrās ar traļa tīklu, taču uzskata, ka iesaistītais zvejas kuģis ir drošībā. 4:10 no rīta Fastlane operācija telpa pārsūta ziņojumus Klaidas jūras glābšanas koordinācijas centram. Klaidas glābšanas centrs mēģina iegūt vairāk informācijas un pārraida VHF kanālā 16 visiem zvejas kuģiem uz dienvidiem no Kumbresas, taču neviens neatbild. 4:15 no rīta Fastlane operācija virsnieks piezvana Klaidas zvejnieku asociācijas sekretāram, lai ziņotu par notikušo.
Trenčants paliek uz ūdens virsmas, kamēr kapteinis izvērtē situāciju. Viens no diviem tuvumā esošajiem traļiem pabrauc garām ļoti tuvu, taču abi kuģi nesaskars viens ar otru. Precīzi 5 no rīta, kad virsma ir mierīga, nav trauksmes signālu un ir tikai nelieli bojājumi, kapteinis nolēma turpināt mācību vingrinājumu. Viņi paziņo Fastlane, pēc tam Trenčanti ienirst un atsāk savas darbības. Vēlāk tajā rītā Klaidas zvejnieku asociācijas sekretārs pārbauda vietējās ostas, vai nav kādu ziņu no iesaistītā kuģa, taču neviens nezin par nekādu incidentu. 8:47 no rīta viņš atkal zvana Klaidas glābšanas centram, mudinot viņus noskaidrot, kurš kuģis bija iesaistīts un apstiprināt, ka ar viņiem viss ir kārtībā. Klaidas glābšanas centrs sāk sazināties ar traļkuģiem šajā apgabalā. 9:43 no rīta pēc sarunas ar heroīnas kapteini viņi saprot, ka Antares varētu būt pazudis. Viņi mēģina sazināties ar Antares, bet nesaņem atbildi. Viņi pārmeklē ostu, bet neko neatrod. Glābšanas centrs lūdz Karalisko jūras spēku aviācijas bāzi Prestvikā nosūtīt helikopteru, lai pārmeklētu teritoriju uz dienvidiem no Garrohedas. 10:57 no rīta helikopters pamana zivju kastes un naftas plankumu, kas izraisa pilna mēroga meklēšanas operāciju. Izmantojot vēl vienu helikopteru, glābšanas laivas no Lemlošas un Trūnas, kā arī vietējos zvejas kuģus. Vietējie glābēji brauc gar krasta līniju, lai meklētu jebkuru cilvēku vai priekšmetu, kas varētu būt izskalots uz klintīm. Heroīna un Herkules 3 pārtrauc zveju, izvelk savus tīklus un pievienojas meklēšanai. Ap 12. dienā Trenčants atgriežas Fastlanes bāzē pēc treniņa pabeigšanas. Mazāk nekā stundu pirms piestāšanas apkalpi uzzina, ka pazudis zvejas kuģis. Haribda dodas uz dienvidiem pēc treniņa ar HMS Otter pabeigšanas. Tā tiek atsaukta, lai palīdzētu meklēšanā. Pulksten 13:20 Haribda sasniedz apgabalu un pārņem atbildību kā notikuma vietas koordinators. Zvejas kuģis Britānija ziņo par vēl vienu naftas plankumu. Heroīna un Herkules 3 dodas uz šo vietu, lai veiktu Antares meklēšanu ar sonāru. Aptuveni pulksten 2 dienā viņi atrod jaunu vraku, jūras dibenā pozīcijā 55 grādi 39 minūtes 5 sekundes ziemeļplatuma un 5 grādi 3 minūtes 5 sekundes rietumu garuma. 30 minūtes vēlāk Haribda saņem koordinātus un atzīmē vietu ar virsmas boju. Izdzīvojušo meklēšanu uz ūdens virsmas un piekrastē turpinās ar 40 meklēšanas un glābšanas kuģiem un 33 zvejas laivām. 23. novembrī Karaliskais jūras palīgkuģis Toreador apstiprina, ka vraks ir Antares. Tas atrodas apmēram 150 metrus zem ūdens līnijas, vērsts uz ziemeļaustrumiem un guļ uz labā borta. Antares bojājēja ir viens no visrūpīgāk dokumentētajiem gadījumiem, kuros iesaistīta Karaliskās jūras karaflotes zemūdene. Oficiālā izmeklēšana noveda pie drošības vadlīnijām, kas tagad attiecas uz visām Karaliskās jūras kara flotes un ārvalstu zemūdenēm, kas darbojas Lielbritānijas ūdeņos. Ziņojumā tika secināts, ka vienīgais sadursmes iemesls bija daļēja dežurēšanas struktūras un standarta neievērošana uz kuģa Trenčs. Laikā no 1980 līdz 1990 gadam jūras negadījumu izmeklēšanas nodaļa un Karaliskā jūras kara flote reģistrēja vairāk nekā 15 zemūdeņu un traļu tīklu sapīšanās gadījumus, kas pārsvarā beidzās ar bojātu aprīkojumu, nevis cilvēku vai kuģu zaudējumiem. 2 apkalpes locekļi tika atrasti vraka iekšpusē, 3. tieši ārpus tā, bet 4. tika atrasts zvejas traļa tīklā aptuveni 5 mēnešus vēlāk. Lai noskatītos vēl vienu katastrofu, tagad noklikšķiniet uz ekrānā redzamā video.